Liela daļa no dabisko zālāju augiem izplatās ar dzīvnieku, vēja un putnu palīdzību, tiem iznēsājot sēklas. Taču tas var prasīt gadu desmitus. Lai procesu pātrinātu, sēklu izplatīšanā var iesaistīties katrs pats. Daudzās sēklu tirdzniecības vietās ir pieejamas citās valstīs audzētas Latvijas pļavām raksturīgas augu sēklas. Taču tās nav izmantojamas Latvijas dabisko zālāju atjaunošanā, jo šādu maisījumu izmantošana var apdraudēt mūsu savvaļas augu ģenētisko daudzveidību. Latvijā ievāktās sēklas šobrīd piedāvā tikai daži uzņēmēji, bet to piedāvātie apjomi nav lieli, tāpēc plašāku zālāju atjaunošanai sēklas ir jāvāc pašiem. Latvijā joprojām atrodamas vietas ar lielu savvaļas augu daudzveidību. Atsevišķas ceļmalas, grāvumalas, krastamalas un mežmalas, kā arī vēl atlikušās sugām bagāto dabisko zālāju daļas. Sēklu ievākšana ir jāsāk plānot jau jūnijā, kad lielākā daļa pļavu augu vēl ir pilnziedā. Ņemot talkā kādu no sugu noteicējiem, jāsameklē noskatītu augu ziedi, un jāizpēta to stiebri, lapas un ziedkopas, lai varētu augus atpazīt arī laikā, kad tie būs noziedējuši. Turklāt, to augšanas vietas izpēte palīdzēs saprast, vai jaunā vieta tiem būs piemērota. Sugām bagātās pļavās ziedošie augi ir sastopami visas sezonas garumā, un arī tos sēklas nogatavojas dažādos laikos. Lai noteiktu, vai sēklas ir gatavas vākšanai, ir jādodas dabā. Lielākā daļa gatavo sēklu ir sausas, brūnas un stingras, un tās viegli atdalās no ziedkopas te pieskaroties. Vācot sēklas ar rokām, katra noskatītā augu sēklu ievākšanas laiku var pieskaņot konkrētā auga sēklu gatavībai. Ja sēklas ievāc ar tehniku, labāk izvēlēties augustu, kad vairums sēklu ir gatavs. Taču jāņem vērā, ka gadu no gada sēklu ienākšanās laiki atšķiras. Labākais laiks sēklu ievākšanai ir sausa, saulaina pēcpusdiena, kad rīta rasa nožuvusi. Nokultās sēklas izklāj un apžāvē turpat uz lauka, lai transportēšanas laikā tās nesakarst. Jo sausākas sēklas būs ievāktas, jo mazāk laika prasīs to apžāvēšanu. Apžāvēšanas laikā varēs arī paglābties līdz ar sēklām ievāktie kukaiņi. Ja sēklu ievākšanai ir pieejams sugām bagāts, salīdzinoši plašs un līdzenis zālājs, bez nevēlamo sugu klātbūtnes, tad sēklu ieguvi var veikt ar tehniku, jo īpaši, ja nepieciešamas ne tikai atsevišķu ziedaugu, bet arī graudzāļu sēklas. Tam var izmantot labības kūšanai paredzētos kombainus vai speciālus, tieši zālāju sēklu ieguvēji paredzētus agregātus, dēvētus par brush harvester, jeb sēklu kombainiem. Labības kombaini ir vieglāk pieejami, taču tiem piemīt virkni trūkumu. Kūšanas laikā tiek ievāktas gan gatavas, gan negatavas sēklas. Sēklas tiek atdalītas no ziedkātiem, tāpēc negatavās sēklas žāvēšanas laikā nenogatavināsies. Kombains ir izmantojams tikai plašā, līdzenā zālājā. Smagā tehnika mitros zālājos var iebraukt risas. Kombaina pārvadāšana nav lēta. Ar labības kombainu nevar ievākt zemo augu un ļoti sīkas sēklas, un kūšanas laikā nopļautās lapas un stiebri paliek uz lauka, to mēslojot. Sēklu kombaina darbības pamatā ir zāles birstēšana vai sukāšana. Šādi ievāktajā materiālā dominē gatavās sēklas, kas viegli atdalās no ziedkopas. Lielākā daļa no sēklām, kas ievākšanas brīdī vēl būs zaļas, paliks uz lauka vai tiks ievāktas ar visām ziedkopām. Un tas dos iespēju daļai sēklu izsēties turpat pļavā, bet ievāktajām zaļajām sēklām nogatavoties to žāvēšanas laikā. Šāda tehnika vienā pļavā ļauj sēklas ievākt vairākas reizes sezonā. Mīnus – sēklu kombains nav izmantojams citu lauksaimniecības darbu veikšanai. Sēklu vākšana ar rokām ir daudz saudzīgāka. Tā dod iespēju ievākt konkrētu augu sēklas tieši tad, kad tās ir nogatavojušās. Augiem, kuriem sēklas ienākas pakāpeniski, var ievākt tikai gatavās sēklas vai visu ziedkopu tajā brīdī, kad ir nobriedušas ziedkopas vidējās daļas sēklas.
Sēklu vākšana ar rokām ir piemērojama, ja nepieciešams konkrēta augu sēklas, ja sugu bagātināšana plānota nelielā zālājā, kam nav vajadzīgi lieli sēklu apjomi, ja nav pieejama sēklu vākšanai izmantojamā tehnika, un ja noskatītais sēklauks atrodas nevēlamo sugu pārņemtā audzē, šaurā ceļmalā stāvā nogāzē vai citā grūti pieejamā vietā. Gan ar rokām, gan ar tehniku ievāktās sēklas ir nepieciešams žāvēt. Ja sēklas vāktas ar labības kombainu laikā, kad tās ir gatavas, tās var žāvēt labības kaltēs. Ja kūšanas laikā ne visas sēklas ir bijušas gatavas, tās žāvēs sausā telpā, plānā kārtā izklātas uz papīra, grīdas, tenta vai cita materiāla. Ar sēklu kombainu tiek ievāktas ne tikai gatavās sēklas, bet arī daļa no ziedkātiem ar vēl negatavām sēklām. Tās labāk žāvēt, izklājot uz sietiem, tādējādi nodrošinot labu ventilāciju un ļaujot sēklām nogatavināties. Izsijājot, tiks atdalītas gatavās sēklas no liekajiem stiebriem un ziedkātiem. Sēklu žāvēšanas ilgumu ietekmē to gatavības pakāpe un gaisa mitrums sēklu vākšanas un žāvēšanas laikā, bet vidēji tas ir 6 līdz 7 dienas. Kad sēklas ir labi izžijušas, tās pako marķētos papīra maisos, kur glabā sausā, labi vēdinātā vietā. Uz katra maisa uzraksta tajā esošo sēklu sastāvu, sēklu vākšanas vietu un laiku. Lai ievāktās sēklas uzglabātu ilgstoši, tās nepieciešams sasaldēt. Tā kā lielākiem sēklu krājumiem to ir grūti nodrošināt, ievāktās sēklas izsēj tā paša gada rudenī vai nākamajā pavasarī, vēlākais pēc gada.